Šodienas tēma ir par rebazolu. Ar rebazolu kā tādu, jeb rebazolu tipa lakatu, jeb īso slingu, es iepazinos, kad man pašai otrais bērns bija apmēram gadu vecs. Šis īsais slings bija vienīgais nesēšanas veids un ierīce, kurā man ļoti patika nesāt. Tas mums ļoti palīdzēja, jo viņi bija ļoti viegli uzlikt un viegli arī noņemt. Un jebkurā brīdī, kad bērns gribēja elpāt, viņi varēja paņemt, un jebkurā brīdī, kad viņu vajadzēja palaist prom, viņi varēja arī palaist projām. Tā smalkāk tieši ar rebazolu, kas nāk no Meksikas, es iepazinos gatavojoties, tā, nav skaņa. Inga, bet varbūt pašai kaut kāds uzstādījums tā, jo man arī nedzirdi. Es uzrakstīšu, vajadzētu pameklēt uzstādījumus. Tā. Varētu arī Ella vienīgā mums ir pateikusi, ka dzird. Ilze Kuduliņa, vai dzird mani? Ilze ir skaņa. Līgai arī ir skaņa. Skaidrs. Tad ar manu skaņu viss ir kārtībā. Tad tiem, kuriem nav kārtībā ar skaņu, vajadzētu pameklēt savos uzstādījumos. Tā, es ierakstu arī. Jā, mēs, kas dzirdam, diemžēl turpinām. Tātad tā smalkāka rebazols iepazinos 2012. gadā, kad mums bija slingošanas nedēļa, un kad vajadzēja sagatavot, mums tēma bija nēsāšanas tradīcijas, un tad mēs par visādiem šādiem senu kultūru nēsāšanas veidiem pētījām. Un rebazola lakats bija viens no tiem. Man viņš ļoti aizrāva, tāpēc, ka rebazola lakats ir ļoti sens, ļoti bagātām tradīcijām vēl apveltīts, un galvenais, kad viņš uzsver sievišķību. Un es vienkārši biju ļoti pārsteigta, kad ar vienu parastu lakatu viena sieviete var izdarīt tik ļoti daudz. Viņa tātad var tērpties šajā lakatā, viņa var viņu lietot kā saini, viņa var viņu īpaši sapinot, uzliekot uz galvas, var arī paskatīties, uzlikt uz galvas savu lielu kādu kaplu vai bļodu vai kaut kādu nesamo nest, viņā var nesāt bērnu, viņā var tērpties līdz galvu, bet pleciem ļoti daudzas lietas viņa ar viņu var darīt. Un man vispār, es esmu cilvēks, kuram ļoti patīk daudzfunkcionāls lietas, man patīk, ka es ar vienu kādu priekšmetu varu izdarīt daudz ko. Un tāpēc man arī tas ļoti aizrāva. Tā īsti par vēsturi. Rebazole, tātad tie, kas nezina, nāk no Meksikas. Un tas ir tāds nacionāls gan kultūras mantojums, gan arī nacionāls apģērbs, un kā jau es teicu, viņi tā kā lieto gan kā galvas segu, gan kā apģērba sastāvdaļu, gan apmetni, gan saini nesamo, un arī bērna pārnēsāšanai. Tie izmēri ir ļoti dažādi, bet parasti viņi ir tā kā 70 cm platumā, kā arī jebkurš slings, un apmēram 2,50 garumā. Bet, principā viņš var variēt no 1,50 m līdz 3 metriem, arī garākus par 3 metriem, tāds sauc par rebazolu. Tad noteikta garuma noteikti nav tām. Katrai vajadzībai ir kaut kāds savs garums. Piemēram, es zinu, ka bērnu nēsāšanai ļoti mierīgi pietiek ar 2,50 dūlām, kas māmiņas izšūpo lakatām, pēc tam arī taisa aizvēršanās masāžu. Vajag vairāk 3-metrīgos lakatus. Ja? Protams, arī jo lielāks cilvēks, jo garāku viņam varbūt vajadzētu. Bet tāds, es teiktu, 2,70 līdz 3 metri varētu būt diezgan tāds
ejošs garums, ar kuru tad varētu tikt galā visi izmēri cilvēki. Šis lakats Meksikā ienāca tā kā no austrumiem. Viņš tā kā nebija, pirms tam viņiem bija cita veida lakats, bet, viens valdnieks tur attiecīgajā gadā, jūs varat izlasīt, es nesaukšu visus tos skaitus, lika sievietēm apsegt galvu ar šo lakatu un plecus. Un tā viņš vienkārši izdeva tādu likumu. Tā pamazām tas lakats arī ienāca Meksikā, un tas notika tieši Spāņu kolonizācijas laikā, un tur tā kā saplūda divas kultūras un divi šādi lakatu paveidi, un beigās izveidojās rebeza. Man liekas, ka tas arī līdz ar to ir tāds ļoti labs uzstādījums, kad mēs redzam, kā divas kultūras ir saplūdušas kopā un veidojusies viena ļoti, ļoti forša lieta. Nu jā, tas nākāk par to vēsturi, kā tas viss ir noticies, un arī ar gadiem, kam īpaši vēsture interesē, bet mums jau vairāk interesē tas, ko ar viņiem var darīt. Un šodien mēs pieskarsimies dažām lietām, ko dūlis ar lakatiem dara, ko arī mājās var, teiksim, vīrs sievietē palīdzēt, kad viņi ir vēl gaidībās vai arī dzemdību laikā, ja kādā vecmāte vai dūle to ir ierādījusi, ko vispār pasaulē rebeza lakatiem vēl dara. Jā, bet tas galvenais uzsvars mums šodien, par cik es jau esmu bērnu nēsāšanas konsultante, būs tas, cik daudz dažādos veidos mēs rebeza lakatā varam arī bērniņu nēsāt. Jā. Rebeza noteikti jūs esat redzējuši, pārsvarā tā asociācija noteikti ir, ka viņas tad svītraini un stingri aud, un viņi var būt absolūti dažādi. Viņi ir arī ļoti, ļoti smalki audi. Viņiem ir īpaši rebeza meistari Meksikā, kas auž ļoti smalkus šos te rebeza lakatus ar smalkiem rakstiem, ar zīdu piedalā un skaistām bārkstīm un šādiem skaistiem pinumiem, kā jūs redzat šeit attēlos un zīmējumos. Un viņi arī maksā ļoti, ļoti dārgi. Man pašai šķiet neiespējami nopirkt kaut ko tādu, jo es vienu reizi skatījos, domāju, man arī gribētu šādu skaistu, bet man likās, ka tas ir ļoti tāds. Tātad pēc savas struktūras viņi var būt ļoti, ļoti dažādi. Bet, ja mēs runājam, teiksim, viņi var pielietot kā lakatu apmetni un apģērba sastāvdaļu sievietē, tad šādi skaisti smalki lakati, protams, būs daudz parocīgāki. Bet, ja mēs domājam par to, kā izšūpināt sievieti gaidībās un kā nesāt viņā bērniņu, tad šim lakatam vajadzētu būt ļoti, ļoti stingram. Tie, kas ir pazīstami ar slingiem, viņam vajadzētu būt stingram šādam koklim, stingram lakatam, kā tas parasti arī ir pie slingiem sastopams. Būtu vēlams, lai viņam arī ir šī īpaša aušanas tehnika, jo tikai tad tas lakatiņš īpaši piekļaujas ķermenim. Ja? Ne tikai attiecībā uz bērnu, bet arī tad, kad mēs sievietes šūpojam, ir pilnīgi cita sajūta, ja audums ir austs tā sauktajā diagonālajā aušanas tehnikā vai latviski pie audējiem viņu pat trinīti mēdz saukt, vai viņš ir austs vienkārši krusteniski. Tā sajūta uz ķermeņa ir pilnīgi atšķirīga. Un to tiešām var ļoti, ļoti just parasti nodarbībās, kad mēs mēģinam tos lakatus un kādreiz pašūpojamies ar mamām dažādos lakatos. Māmas to uzreiz sajūt, jā, kad ir atšķirības starp jau labiem lakatiem. Parasti mums arī ir viens kāds palaga audums, kurā mēs pašūpojam, tad brīnišķīgi to var just. Tātad, ja mēs domājam par to, ka mums tur atradīsies cilvēka ķermenis, un ka viņu vajadzēs nēsāt vai šūpināt, tad būtu labi, ka šis lakatiņš ir tāds stingrāks. Jā, te ir arī bildīte, kad mūsdienās rebezām ir kā aksesors, un viņiem ir visādas modes skats var atrast, kā tad viņi tērpjas. No šī rebeza ar vārkstiem viņi veido dažādus tērpus. Ja jūs ievadīsiet kaut kur YouTube'ā nosaukumu vienkārši lozo, jūs atradīsiet ļoti daudz video pamācības, kā no viena šāda lakata var uztaisīt sev korsetīti, jāciņu, svārciņus vai kādu īpašu galvas sagu. Ļoti, ļoti daudz veidu un ļoti skaisti un neiedomājami interesanti tas ir. Tā kā
To visu var skatīties. Jums pietiks laiks, es jums arī uzlikšu vienu video. Šodien es diezgan daudzus video jums likšu, lai interesantāk, lai uzskatāmāk var redzēt. Un jums pietiks, arī es uzlikšu kaut ko no šim modes. Jā, nu un tātad bez tā mēs zinām, ka mēs varam rebozo lietot bērnu nēsāšanu, par to mēs runāsim. Un to jau es arī pieminēju, kad rebozo mēs lietojam pirms dzemdību un pēcdzemdību laikā, šūpojot mamītei atslābinot viņas ķermeni, dzemdībās palīdzot un pēcdzemdībā mums ir arī īpaša rebozo aizvēršanas masāža, ko jūs noteikti šo informāciju un iespējas varat meklēt dūlu mājaslapā. Ļoti daudz dūles ar šiem aktiem strādā un var arī palīdzēt, ja jūs esat skaidrs pats. Man likās ļoti, ļoti interesanti tas, ko mēs varam paņemt no šī rebozo priekš sevis mūsdienās. Un es domāju, ka tā kā laikam, ka mēs šodien izzināsim tās visas lietas, tad jūs to arī, domāju, ka jūs man piekritīsiet. Pirmā lieta, man liekas, ka sievišķību un šarmu. Jo tajā lakatā ir kaut kas ļoti, ļoti sievišķīgs un šarmants. Ne tikai tajā spējā viņu lietot dažādos veidos, bet spējā viņu lietot tiešām tikai tā, kā to sievieti var lietot. Veidu, kā sievieti dāvā atbalstu un mīlestību kādai citai sievietei. Un tas ir dūlu gadījumā, kad dūlis izšūpo otru sievieti, tātad tas ir veids, kā mēs varam, vai arī, kad vīrs mums var izšūpot, tas ir veids, kā dāvāt mīlestību. Jā, fantastiski ikdienas nēsāšanas veidu mazuļiem, kas jau ir paaugušies, bet arī mums būs daži veidi, kur mēs varam maziņos ielikt. Un tradicionāla gudrība, kā maigā veidā speciālisti var aprūpēt un vadīt sievieti gaidīt dzemdību un pēcdzemdību laikā. Tās tāds maziņš ievadiņš par rebozo, jo tā galvenā lieta, ko man šodien gribētu, ir daudz praktisku lietiņu. Noslēgumā man bija šāda bildīte, kad es veidoju šo materiālu, es atradu šādu bildi, man likās, ka šajā bildē ir parādīts visas sievietes sievišķīgums, šarms un spēks, par ko arī stāsta rebozo. Ap galvu šai sievietei ir starp citu didimus īsais slīns, tie, kas varbūt pazīst, var atpazīt tos sievietes zīmējumus. Viņa ir izveidojusi šādu skaistu galvas segu. Nu, lūk, pirmā lieta, jūs tur savā starpā sarunāties, jā. Pirmā lieta, ko man gribētos uzsākt, tā tad ir viena lieta, jā, kad mēs ar šo rebozo lakatu varam izšūpot, izmasēt, atbalstīt sievieti pirmdzemdību, dzemdību un pēcdzemdību laikā. Tas, ja jums interesē, kā jau es minēju, to var meklēt pie dūlām, un tagad drīzumā būs dūlu nedēļa, ļoti daudz iespējas šo te būs arī pamācīties un redzēt klātienē, jo vienkārši ekrānā es jums to nevaru parādīt. Un otra lieta, ko ļoti daudz pielieto gan meksikāņu vecmātes, gan arī visā pasaulē, ko arī man kādreiz Vācijā kā bērnu nēsāšanas konsultantē mācīja, ir iegurņu atbalstīšana. Gan gaidību laikā, gan arī pēcdzemdību. Tas ir kaut kas ļoti būtiski savādāks kā pēcdzemdību josta. Tas nav stāsts par to, ka mēs savākam vēderu, bet tas ir stāsts par to, kad mēs nostiprinam iegūrni vienā īpašā veidā, kas atvieglo bieži vien muguras sāpes. Jo par šādām te jostām un lakatiem un vispār vēderu apsiešanām ir ļoti, ļoti dažādi viedokļi. Un būs viena daļa, kas teiks, ka tas ļoti, ļoti nepatīk, un būs otra daļa, kas teiks, ka tas ļoti, ļoti patīk. Un tur atkal parādīsies diezgan daudz pretrunas. Un bieži vien, teiksim, jebkas, kas tiek siets ar mātes vēderu, kādam šķiet, ka tas ir tas pats, kas šī te bandāžas josta.
tad šis ir tāds viens veids, kuru es pati savā dzīvē esmu pielietojusi. Man viņš ir ļoti palīdzējis, jo man bija ļoti izteiktas muguras sāpes. Tas jums vienkārši zināšanā, bet jebkurā gadījumā, ja jūs esat gaidībās, jums vajadzētu konsultēties tomēr ar savu ārstu un vecmāti. Nu, lūk, es jums gribētu parādīt mazu video, kur šis te viss ir parādīts. Es ceru, ka jūs mani tagad redzat, kamēr es tas spaidos. Nekad neesmu redzējis, kā tas notiek. Tā. Prezentācijas tagad slēdzu nost. Redzat, forši. Prezentācijas slēdzu nost, un es jums iedošu vienu video. Es kaut ko tur varbūt patīšu uz priekšu. Tur ir teksts angļu valodā. Un viņi var paklausīties arī. Ja es tā kā fonā nerunāšu, būs mums arī video, kur skaņu griezīšu nost un ieteikšu arī jums nogriezt, un tad es tur fonā runāšu un stāstīšu. Šo mēs varam vienkārši intereses pēc paskatīties, kā to dara. Man šķiet, ka kas ir mīnus, ka šī video ir vienkārši parādīt mammu, kurai nav kundzes, un kā viņi runā par mammu, kas ir gaidībās. Bet tur ir tas princips parādīts tam iegurnim. Tā, šo mēs slēdzam nost un dodam jums mazu video. Jā. Hi there, my name's M.A. and I'm with Adar Birth. Maybe some of you have heard this. And the double hip squeeze goes like this. I'm pushing my fists into the kind of fleshy part of her bum there and just squeezing really hard. Now, it feels really great. Yes, it does. It feels really great, but it's really, really hard to keep up. You can do it with two people, one on each side, but even that can get pretty tiring. So this is a really good way to do it without exhausting yourself. So you take the Rebozo or some... Kāpēc jūs man neredzat video? Tas būtu ļoti slikti, ka jūs man neredzēsiet. Mēģinam vēlreiz. Hi there, my name's M.A. and I'm with Adar Birth Services in Vancouver, BC. And we're going to talk today about the Rebozo and how to use it prenatally and in labor to provide some relief for your hips. The Rebozo is traditionally a Mexican a piece of fabric used in Mexico for all kinds of things, including carrying goods and babies, and also, of course, used in labor. So what we're going to do kind of simulates what you might know as the double hip squeeze. Maybe some of you have heard this. And the double hip squeeze goes like this. I'm pushing my fist into the kind of fleshy part of her bum there and just squeezing really hard. Now, and the double hip squeeze goes like what you might know as the double hip squeeze. Maybe some of you have heard this. And the double hip squeeze goes like this. I'm pushing my fist into the kind of fleshy part of her bum there and just squeezing really hard. Now, it feels really great. Yes, it does. It feels great, but it's really, really hard to keep up. You can do it with two people, one on each side, pushing from each side like this, but even that can get pretty tiring. So this is a really good way to do it without exhausting yourself. So you take the Rebozo or some other similar kind of fabric. It has to be a nice, strong fabric, one that you know isn't going to rip. And you place it around below the belly. Of course, she already had her baby, so she doesn't have a big belly anymore, but imagine that it's there. And you just gather it down below the belly, and then you cross it over like that, and you're pulling from either side. And how does that feel, Jill? It feels great, actually, really good. Sorry, I forgot to introduce Jill. This is Jill. And another thing that you can do is someone else can be on the other side and pull, and that makes it a lot easier.
A third option is to pull as tight as you can, then wrap it over like that. And then you grab it in one hand as best you can, and tuck each side in like that. And on the other side, same thing. Turn a bit. Thanks. Great. Am I pinching you? Yep. Okay, good. Like that. And then it doesn't provide quite as much squeeze. Nu, līdz šai vietai arī ir viss tas, ko es gribēju jums parādīt, tā kā, lai jūs redzat, to veidu, kā to dara, ir ļoti daudz. Ir veidu arī, kad šī vietā tā kā sakrusto un tad virza uz priekšu un apakšā zem puņķa sasien. Ļoti daudz atkal, ja gribās pameklēt, kā to dara, to var atrast ļoti daudzos veidos, kā to dara. Es to ļoti izbaudīju tieši pēcdienām pie sāpošās muguras, kad saspiežot šo te iegurni ļoti atvieglo, tiek atvieglotas muguras sāpes. Un kādreiz man jau pirmajā kursā kā nēsāšanas konsultantē ar šo mācību, ko ar lakatu mēs varam ieteikt mammītei pēc dzemdībām. Noteikti darīt. Ir arī vēl dažādi veidi, kas ir kaut kas līdzinās kā bandāžas jostai. Ja šis tā kā smalkāk interesē, tad šos te veidus mēs iekšdūlu nedēļas nodarbībā, kuru saucās tāpat kā šis webinārs, mēs praktiski arī izskatīsim. Vienkārši tagad pie šī ekrāna es jums praktiski to tik smalki nevarēšu parādīt. Tātad šis ir arī viens veids, ko mēs varam darīt ar rebazo, kurš mums varētu kalpot šādam te mērķim, bet, kā es teicu, tas ir ļoti tāds, strīdīgs jautājums un ir ļoti dažādi viedokļi par to. Šī būs noteikti tēma par to, kur jūs atradīsiet dažādas viedokļus un kur pašiem vajadzētu pieņemt lēmumu, bet konsultējoties tad ar savu vecmācu vai ārstējošo ārstu. Jā, tad es jums gribu parādīt vienu video, ko es jau teicu, kad, teiksim, kādas modas aktas un ko tikai ar to rebazo nevar darīt un veidot apģērbus. Te būs arī kaut kas drusciņ no tām tradicionālām lietām redzams, man liekas, kas to sajūta par šo rebazo iedos. Tātad vēl viens video, ja? Tātad es sapratu, ja jūs neredzat, tad jūs uzslēdzat lielo ekrānu. Tuve la suerte, señores, de haber nacido latino. Šeit mēs redzam, ka tie ir tādi vairāk smalki, vairāk Te voy a comprar, es más graciosa, más lindo tu paso, hoy serás más ágil para guacapear. Vámonos a la jarana, vamos a ganar lugar, porque la noche y mañana tenemos que guachapear. Saca tu terno bonito, la colorada, quiero que estés bien peinada cuando bailes el torito. Nu jā, tas bija vienkārši ieskats, ko es gribēju parādīt. Bet nu tad tagad ķeramies tām praktiskajām lietām klāt, kas mums interesē konkrēti. Mani vairāk tieši uz to, kā tad šo pielietot nēsājot bērniņu. Un, lai mēs to visu darītu, es domāju, ka šo te ekrānu, kur jūs redzat mani, jums vajadzētu uzslēgt lielu. Tad jūs noteikti redzēsiet daudz labāk. Vai arī darām tā, kad es prezentāciju
samazinu un uzliksim šo te. Tad jūs redzēsiet daudz vairāk. Tā, vai jums arī kaut kas mainās, vai tikai man mainās? Jums ir tagad liels ekrāns, ja? Redzat mani vairāk. Brīnišķīgi. Nu, lūk, tā jums būs daudz vieglāk mani redzēt. Sakārtosim šeit. Nu, lūk. Ja man tagad būs jāstāv kājās un viss jums jājā. Atceros, ka pieceļoties kājās man skaļāk jārunā, jāpaklusu bļaujat, zināšu, ka būs skaļāk jārunā. Tātad, rebazā lakats mums ir apmēram izskatās šādi. Ja? Viņi ir strīpaini, viņi var būt tātad ar zīmējiem, viņi var būt ļoti dažādi. Ja? Šādi. Un ar šādu te lakatiņu mēs varam izdarīt ļoti daudz. Šis konkrētais man ir metrs, apmēram 2,70 metri garumā, un tas man šķiet ir tas optimālais garums, viņš nebūtu par garu un nebūtu arī par īsu, lai ar viņu var visu apkodarīt. Ja? Man šodien būs 2 lakati, ar kuriem es te darbošos, ja? Tā tad var arī būt šāds te ar zīmējumiem. Man ļoti patīk, kad viņam, ja ir viena puse atšķirīga, teiksim, kā man šeit, ka viena varētu būt kreisā un otra labā, un tāpat arī šim lakatam, tad daudz labāk ir ar viņiem strādāt, redz, kura pusīte ir. Un no šādiem te lakatiem mēs varam izveidot ļoti daudz lietas. Pirmā lieta, ko mēs paskatīsimies, ir plakanais mezgls, un tad mēs paskatīsimies arī slīdošo mezglu. Un tad mēs paskatīsimies, kā no viena rebaza var rīķus līgumus taisīt, neko nešujot, bet vienkārši paņemot šādus te 2 riņķus. Mēs viņus varam pievienot un izveidot riņķu sēgu. Nu, tādā ziņā šis rebaza lakats kļūst par vienu vienkārši fantastisku lietu, jo es viņu varu lietot jau sakot no pirmajām raidījuma dienām, atbalstot iegūru, lietojot vienkārši kā apmetni, kā segu, kā galvas segu. Es viņu varu lietot gaidību laikā un dzemdību laikā kā siltināšanas atslābināšanas veidu. Un es viņā varu nesāt bērniņu, un pēc tam, kad bērniņš jau paaudzies, es viņu atkal jau varu siet ar purniem. Es viņu varu lietot kā sēdziņu, atkal kā kādu apmetni pludmalē vai paklājiņu pludmalē par bērniņu. Ļoti daudz iespējas. Mēs sāksim ar bērnu nesāšanu. Pirmais mums būs plakanais mezgls. Plakanais kāpēc? Principā jūs varat iesiet jebkādu mezglu. No nesāšanas viedokļa, kas attiecas uz bērnu drošību, nekādas atšķirības nav. Tas ir tikai un vienīgi stāsts par jūsu ērtību. Ja jūs uzsienat vienalga kādu mezglu, viņš pēc tam aiziet uz jūsu muguras, viņš jums var spiest. Bet uzsienot šo plakano mezglu, viņš veidojās plakans un viņš pie muguriņas piekrājās un viņš nespiež. Protams, ir izteikti jūtīgi cilvēki, kuri sienkārdu mezglu grib tāpat nejūtīgi labi. Ja? Tātad pirmais komentējums. Mēs atrodam 2 punktiņu. Mūsu gadījumā viņš ir šāds. Salasam lakatiņu šādās vienmērīgās krītošās spaltītēs un lakats ar viduspunktu iet uz plecu. Ja es zinu, kad es nesāšu šī gurna bērniņu, tā tad es lieku uz pretējā plecu. Un man ir jāskatās, lai šis lakats nekādā gadījumā nesavērtās. Respektīvi, es uz muguras neņemu kaut kā šādu lakatu, bet es saprotu, kur ir kura maliņa un šādi, ka viņu salasu. Redzat, tādā brīdī viņš perfekti piekļaujās pie
muguru. Ja? Un viņš izvēršās. Viņam tur nekas nav satinies, viņam nav viena mala garāka, otra īsāka. Tas principā ir visbiežākā, vislielākā kļūda, kas tiek pieļautas ciešanas bērnu nēsāšanas un ciešanas praksē. Nu, lūk, mums ir tātad 2 grupas. Viens ir šāds priekšpusītis nāk un viens mums šeit no padus. Un ar tiem mēs darbojamies. Mums ir stāsts par vardi, lai šo plakano mazgu iemācītu. Es pieliekšu tā, lai jūs redzat, jo es šo visu veidošu uz jūrni. Tā, priekšējais, kas nāk no pleca, tā mums būs vardīte. Un šis, kas nāk no paduscītes, tas mums būs žogs. Un tur ir stāsts par to, kā vardīte lien zem žoga. Tā, vardīte paliek zem žoga, un tas viss notiek šeit, pretī gurnu kaulim. Ja? Vardīte tā tad ir palīdusi zem žoga ar rociņu, kas man ir tanī pusē, no kurienes nāk lapa, kas ņem vardīti. Vardīte pa augšu ielec diķi un aizpeld uz otru pretējo pusi. Mezgls atrodas precīzi pretī gurnu kauliņam. Tas ir aptuvenais izmērs, kas ir vajadzīgs, lai bērniņš atrastos pareizajā augstumā. Ja jūs esat ļoti garš cilvēks, iespējams redzat drusciņā aizstāt, bet parasti ir apmēram gurnu rajona. Vardīte mums tagad ir aizmērs. Un atpakaļ ceļā vardītē gribās veikt pilnīgi to pašu ceļu. Ja? Vardīte atkal lien zem žoga, lec pa augšu dīķī un aizpeld atpakaļ uz māju. Mums veidojas šāds mezgls, redzat, kurš pievelkot sakļaujot skaistu koku. Un otra pusīte mums ir plakana. Un šī ir tā pusīte, kura mums atradīsies tagad uz muguras un viņa nespiedīs. Ja? Ja šo mezglu iemācās, tad viņš tiešām ir ļoti, ļoti ērts. Arī lietojot garo lakapu šo mezglu iesaku iemācīties, viņš ļoti, ļoti ērti uz muguras piekļaujās. Tātad tagad tas mezgls aizies starp lāpstiņu un muguru. Un mugurkaulu, tādā iedodītē. Un mums veidojas šeit tāda kapa. Šajā mēs liksim vēl. Attiecībā konkrēti uz šo mezglu, šis būs vairāk piemērots bērnam pēc 4 mēneši. Jaundzimušo šeit mēs noteikti neliksim, jo te nebūs iespējas pievilkt pa centimetriem. Šis būs tikai un vienīgi pēc 4 mēnešiem nesāšanai uz gurni. Ņemam bērniņu, manā gadījumā lēli, liekam uz brīvā pleca, vēlams ieliektām kājām, kā maza Janatona to prasa. Nesākam nesāt izstieptām kājām un atliekt galviņu, tad būtiski apgrūtināt lakatā ielikšanas procesu. Un rociņi mums iet apakšā, kājiņas cauri. Bērniņš virzās uz gurna, un tikai tad, kad viņš ir uz gurna, tikai tad mēs viņu uzsēdam uz pleca. Pretējā gadījumā tas mezgls aizbrauks visu uz pleca jums un būs ļoti apgrūtināts ielikšana. Ja? Uzreiz viņš ir dziļajā ielikšanā. Tā ielikšana, paldies Dievam, visos gurnu veidos ir viena un tā pati. Tad visiem šiem principiem mēs sakojam pilnīgi jebkurā veidā, kurā mēs liekam uz gurnu. Ceļam augšmāju. Apakšmāju ievirzam starpenītē, lai veidojas šis dziļās ietekmes. Un mums paliek šī brīvā mala. Ar to mēs daram 2 lietas. Ja šim bērniņam būtu tuvu gada vecumam, tad es vienkārši pārvilku šādu pāri plānu un viss. Ja, jo tas nozīmē, ka tas bērns ir ļoti stabils, viņš var brīvi kustēties, un es absolūti neuztraucos, ka šī vieta ir brīva, jo tas bērns jau sen veļās rāpo un visticamāk ceļās kājiņas arī un tādas visu staigās. Tad mēs varam atstāt to augstu brīvi. Bet ja šis bērniņš ir pēc 4 mēneši,
tad jābūt stingrākam atbalstam, un tad to malu mēs vilksim virsmu. Tā, rociņā apakšā, šo maliņu mēs satveram, un šādu pašu astotnieku, tā kā uz pleciņa, uz otru pusi sagriežam. Pārliekam pāri plecam, bet te vēl nekas nav sakārtots. Es jums knapi, tātad pārvilku pāri nesakārtots. Lai es to izdarītu, es ar šo roku to nevaru izdarīt. Pieturu te bērniņu plecu. Jo par to es visvairāk uztraucos apakši, man ir stingri, kur bērns nekur nekatās. Šo rociņu pārvilku pāri, un tātad ar šo es varu darbot. Ja? Un to mēs tātad daram divos veidos. Man tātad ir jāpavāk uz leju. Kārtīgi jāizveido tas atloks, par plecu jāizvērš. Un jāatloka gan apakšējā mala, gan arī augšējā. Izveidojot šādu polsterītu uz pleca, jūs varēsiet uz pusi ilgāk pastaigāt nekā, kad jums tur būs knapi kaut kas pārvilkts pāri, vai nedod Dievs tā saita būs kaut kur šeit brandā. Attiecībā uz rebuzonu skatoties kaut kādas video, kā nēsāt bērnus, visbiežākais, ko jūs YouTube atradīsiet, kad šī daļa ir šeit pēc sprandas, ja? Tā noteikti nenēsāt. Pataupiet savu ķermeni, mīliet savu ķermeni. Protams, ka 4 mēnešīgam bērnam nēsās rociņas laukt. Ja? Un tad, kad es gribu laukā, tad es šo te vienkārši atbrīvoju, to astotnieku atgriezu vaļā, un bērniņu izņem laukā. Nu, un tas labums ir, kad man viņš šāds te arī paliek no lakas. Viņš man var mētāt uz dīvāna. Manā gadījumā, kad es savu bērniņu nesēju, man vienmēr šāda mētās attiecas laka tik aktīvi ar somu. Un jebkurā brīdī, kad bērniņš man paprastā sofā, es viņu pārmetu pāri vienam plecam, vienai galvai, viena tikai. Un mezglu aizvirzu uz muguri. Un man ir atkal gatavs mētāšanas veids. Ja? Ļoti tāds brīnišķīgs, ar kuru mēs ļoti ātri varam staigājošajiem, tas nenotiek tā ņemšana ārā un likšana iekšā nenotiek pa augšpusi, bet tas notiek pa apakšpusi pietupjoties un to lakatu pārjot ar bērniņu pāri galviņai, piepaceļot un tas te izvēršot. Ja? Tie, kas mēs skrien un steigā kājām, par tiem mēs to savādāk varam. Tātad šis bija plakanais mezgls. Otrs mums ir slīdošais mezgls, kas nav varbūt tik ērti, teiksim, to varbūt nav tik viegli izveidot kā plakano mezglu, bet, kā mēs zinām, attiecībā uz bērnu nesāšanu lakutos vispār viss jautājums ir tanī, kā mēs tiešājamies vai netiešājamies. To visu var tā kā ikdienā darot un vairākas reizes trenējoties, tas aiziet un nekādas problēmas arī nesaka. Ja? Bet tas plusiņš šim ir, ka te mēs varēsim arī jaundzimušos. Bet nepārprotiet, tas nenozīmē, ka ieliekot šeit jaundzimušos, tas būs veids, ar kuros tagad varu skriet ārā un 2 stundas skriet un vēl 4 stūmiem ķert un pa grāviem laukā vilkt. Ja? Šis noteikti nebūs tas veids, ar kuru es varu abām rokām brīdi staigāt un būt droši, kad ar manu jaundzimušo viss būs kārtībā. Šis būs veids, kā es mājās varu mazliet pamainīt pozīcijas, pielikt pie krūts ātrāk un, protams, pēc 4 mēnešiem jau stabils un var tātad to visu darīt. Ja? Tas būs tāds vairāk mājas veids. Nu, un atkal tas pats. Tātad viduspunkts. Šim nokatam viņš tāds maziņš ir. Salasam tātītē. Un liekam uz pleca. Šoreiz tam viduspunktam vajadzētu vairāk aiziet uz mugurpusi, jo mums būs viens gals garāks. Vairāk. Tas aizmugurējais gals man ies šeit tuvīt apkārt ap mani, iet īsies apkārt šai saitai, kas nāk no pleca. Līdz ar to viņam vajadzēs vairāk garumu. Tāpēc mēs darām tā, mēs satveram to laktu un pavalkam
pārbīdam. Ja, nu, tiksim tālāk, vai tas izskatās, redzēt, šis ir tāds īsāks un šis ir ļoti garš izveidojies. Atkal pavilkšu, lai jūs vairāk redzat. Tātad šādi te mums atkal ir viens gals, kas nāk no pleca, tas mums ir stipri īsāks, un otrs, kas mums nāk no aizmugures, kas ir stipri garāk. Nu, tā, lai pareizi būtu tas garums, es iesaku skatīties, lai viduspunkts atrodas šeit padusmutē. Jā, redz, man viņš ir padusmutē. Tad tas garums varētu būt aptuveni. Ok. Atkal mēs neko neķeram stricīgi, bet aiz maiņas un causam, lai viņš piekļautos, smuki apkļautos un lai tam mūgam viss būtu izvērts. Tas ļoti svarīgi bērniņu liekot iekšā. Un tagad mēs veidojam plakanu. Es tā kā neloloju cerības, ka jūs no šīs vienas reizes parādot, jūs tā kā uzreiz zināsiet, kā viņu veidot, bet pēc tam uz ēpastiem jums noteikti aizsūtīšu vienu video, ko es arī ceru, jums izdosies paskatīties, kur ir parādīts šis mēzgls, un tad attiecīgi jūs mājās un varēsiet pastrēties. No te mums tātad veidojas šis te viss tā. Ņemam ar pretējo roku, tas, kas nāk no puses. Vispirms nomēram izmēru līdz burnu kauliem. Ja? Aptuvenās izmērs. Un šis te lakts iet pāri tam īsākam. Roka mīšā. Viņš paiet zem rokas un iznāk tā lai jūs redzat šeit lakts. Ja es viņu tā kā aptinu, redzat šo, kas nāk no sāniņa, aptinu šeit apkārt tam, kas nāk no plakā. Ja? Te es paņēmu atkal rociņu apakšā. Un šis man iet pa apakšu, atkal zem tā, kas bija nāca no pleca. Un dodu viņu pretī rociņai, izraucu. Šāds te slīdošais mazs. Redzat? Viņš man pa garumu slīd visos virzienos. Un uz šo es tagad varēšu regulēt. Redzat, es pavilku, man tāpat sanāca viens garāks un otrs īsāks. Tas nozīmē, ka man vajadzētu vēl garāk pavilkt. Ja, bet nu tad atkal, ja tas kādam traucē un gribās precīzi vienos tos galus, manā gadījumā tas netraucēs, es izdomāju, ko vēl to pagarināt to galu. Atkal mums ir izveidojusies šāda kabatiņa, ja, kurā mēs varam ielikt bērniņu. Nu, un tātad, pieņemam, ja mums ir jādzimušais un mums vajag mazu vietiņu pa māju. Vienu, ko mēs varam darīt, viena pozīcija būs kaut kas līdzīgs, tā kā mēs uz pleca nēsojam. Šī pozīcija ļoti mazuļošana patīk, ļoti, kā zinām, palīdz pret bieži raudāšanu un puncīšu. Tātad zilais ietupienis kā vienmēr. Un mazliet paskudinam tā, lai tā malviņa paliek uz tā pleciņa. Ja? Un liekam iekšā šajā kabatiņā. Viņš īsti te neatradīsies uz gurnas. Un šādu pozīciju, kura īsti nav uz gurna, nekad nevajadzētu lietot pēc 4 mēnešiem bērnam. Tas ir tikai tādam jaundzimušajam, kad mēs spējam nodrošināt, ka tās kājas tiešām ir simetriski, kad nav tā, ka, teiksim, tāds 4 mēnešiem, ka tas mazgas vienā pusītē rauj uz augšu, to kāju, un tad sanāk, ka viena kāja ir augstāk, otra zemāk, ja? Ar jaundzimušo mēs varam izveidot to, ka tās kājas tie celīši pret mums, un tas dziļais ietupiens mums šeit ir simetrisks. Šādi tā. Nu, viņš ir iekšā. Šis te viss dzīvais iet uz aizmēju. Rekur, zem padusmutes. Ja? Un viss tas brīvums man rekur uz muļies. Ja? Un viņš nāk laukā te. Un pavēlt uz priekšu. Rekur šis te viss. Tiek man pievēltāts. Ceru, ka jūs to ekrānu redzat. Visu es pievēltu.
Un šo brīvumu es tātad ievelku ar šo te saikni. Viss skaisti, tas brīvais man ievelkās iekšā. Te vajadzētu par plecu izvērst. Visu šo precīzi pievelkam. Atkal atgriežamies pie bērniņa. Pārbaudam, vai tiešām simetriski kājas, vai šī te apakša ir stingri, vienādi stingri gan zem šīs kājas, gan arī zem šīs. Ja tur ir kaut kas vaļīgs, pavelku viņu un nostiprinot. Ja, es visu varu pavilkt un atkal nostiprināt šī šādi. Ir. Nu, un šis ir tāds veids, ar kuru mazlietiņi padarboties, pastaigāt pa māju, padzīvoties, pamīrināt. Ja? Tad bērniņš savādāk. Nezinu, tad ir tie jaunzimšie, ka liekas, ka nekā savādāk ir tikai uz rociņām, un tās rokas man jau sāp, un es pamest vairs nevaru. Un īsti tajā garajā lakatā man arī negribās sieties, ja? Man tikai mazlietiņi vajadzēs, tad mēs varam šādi. Tagad viņš mazlietiņ pačučēni sāk meklēties, viņš varbūt ēst sagribēja. Tad, ko mēs varam darīt? Mēs varam šo mazlietiņu pavilkt uz leju, pabrīvojam to visu roci un mēģinam ieslidināt guļus pozīcijā. Tātad uz barošanas pozīciju mēs arī šeit varam. Kas ir pie šādām kaut kādām barošanas un čūpulīšu pozīcijām slīgos, nekad augšējo malu te nevelkam pāri galvai. Nekādā gadījumā. Galvai vienmēr jābūt redzamai vaļā. Nekādā gadījumā viņa nedrīkst būt iekšā lapu. Ja? Tad mēs vienam jau uz banānu somu pusi, tur bērniņu sakņu, paizstievi savu tādu kanālu, un diemžēl šādu pēdējā gadījumu ir pietiekoši daudz Amerikā bija. Mēs to te negribam. Lūk. Šāds man te ir šūpulītis, un ja kā es gribu pabarot, es šo te pabrīvoju, tieku arī tieku. Redzam, un šādi var arī pabarot bērniņu. Ja, atkal man tā viena roka ir brīva, šos ar otras var pieturēt, un to rokas un otru kaut ko padarīt. Ja, ja bērniņš ir kāds, es viņu piepakaļu, šo te, kas te ir brīvs, atkal aizrūdzu uz muguriņu un pievelku. Atkal man te viss pievelku. Kaut kas ļoti līdzīgs kā ar vītas stundu. Parasti šo te slīdošo mazgu, kad mēs četrmēnešniekiem mācam, tad viņš kaut kā neaiziet, tāpēc, ka tad, kad šeit ir četrmēnešnieks uz gurna, viņš ir diezgan liels un to roku nevar apkraut, un tad diezgan grūti ir pievilkt. Ja? Bet ar tādiem jaundzimušiem šis slīdošais mazgas tiešām ir daudz labāks. Tādā. Bet, protams, arī tad, kad bērniņš ir 4 mēnešus liels, tad arī mēs varam, mēs ar bērnu dzīvi nedarīsim, mēs vienkārši tagad vēl nav jāpārvērt. Rādu, kad arī 4 mēnešnieku mēs ar šo pašu mēzgu varam uzlikt uz gurnu, šādā veidā, ja? Un viņš mums ir atrastos uz gurniņu, uz lociņu, brīvām vaļām. Un tagad mēs visu Jā, un iedomājieties, ja man ir tāds 5 mēnešus liels bērniņš, es visticamāk, ka to roku nevarēšu aizsniegt, un ja īsti droši mēs vēl nejutīsimies, tajā lakatā man būs diezgan bail šo roku pacelt uz augšu. Tie, kas ir piešāvušies un kuri no dzimšanas lakata lieto, viņiem, protams, problēmas nesagādā, bet kas uz tiem 4 mēnešiem tikai sāk, tas parasti sagādā problēmas. Ja? Šāds tas līdošais mazgas, man liekas, ļoti, ļoti burvīgs. Jo ar viņu mēs varam darboties ne tikai no 4 mēnešiem uz gurna, bet arī varam padarboties ar vienu jaundzimušo. Ja? Bet tikai apturamies, ka tas noteikti nebūs ilgstošai nēsāšanai. Ja mazais liecas šī te gurna pozīcijā tieši, kurā jūs redzat, jūs te, kad domājat laikam šādi te uz priekšu. Jāskatās, varbūt, kad šeit ir vaļību, ka tur vajadzētu daudz stingrāk pievilkt. Jāskatās, kas tas ir pa siešanas veidu, vai tas ir arī ar īso
īso, jā, nu vajag redzēt, ko jūs darat tanī mirklī. Tur ir ļoti, ļoti daudz nianses. Citreiz mēs tur skatāmies, nu jā, viss mums ir stingri, bet viņš tāpat redzam, bet izņemam no lakata, un mamma parāda, kā viņa ikdienā viņu nesā. Un uz rokām nesāšanas pozīcijas ir izteikti tādas, ka tā viena puse katru dienu ir ieliekusies uz vienu pusi. Var arī tāds iemesls būt. Ja? Bet tur ir daudz dažādi knifiņi, kas tur var izlīst laukā. Es nosaucu vairs tos biežākos, kas var būt. Biežākais ir pa vaļīgu vienkārši. Un otra lieta, ka tas bērniņš ir ikdienā pieredzis uz to pusīti liekties, bet vēl bez tā, jebkurš normāls 4 mēnešiem būs pietiekami kustīgs, un viņš vienmēr paliecies uz šejieni paskatīsies, tad viņš tur uz padusītes aizlīdīs paskatīsies, un tad viņš vispār šitā atlieksies un paskatīties. Par to mēs tad neuztraucamies, jo bērns visticamāk pēc 4 mēnešiem, respektīvi bērns jau veļās uz abām pusēm, es par to neuztraucos. Es tikai priecātos, ka viņš turpina darbināt savu muskultūru muguras augšējā, kur viņš jau ir nostiprinājis, jo ja viņš veļās uz abām pusēm, tas nozīmē, ka šī darbība viņam ir nostiprināta. Šo slīdošo mezglu tieši. Jā, iespējams, ka varbūt šis slīdošais mezgls, tad varbūt neizdodas tik stingri, varbūt, ka vajag to stingrāko plakano mezglu. Vajag redzēt, ko dara. Bet tas ir normāli. Un 7 mēneši vēl, protams. Un es 7 mēnešos vairs par šito neuztrauktos pilnīgi. Jo tāpēc, ka 7 mēnešos bērniņš visticamāk, kad jau rāpo vai vismaz tuvojās uz šo te lietu. Tas nozīmē, kad redz, kas ir, tajos pirmajos 4 mēnešos es parasti mācu, ka tām rokām jābūt iekšā lakatā, mugurai jābūt pilnīgi stingrai klāt, plecu daļai stingrai klāt, galviņai atbalstītai, jā, visam ļoti stingri klāt. Tas tāpēc, ka muskultūra nav attīstījusies, pārsvarā pār viņu valda refleksi, apzināta kustība nav. Jebkurš brīvums viņam liek sasprindināties, un jebkura sasprindināšana mūs tuvina saspringtam muskulītam, ko mēs tā kā negribam. Mums tur jau ir paaugstinātais iedzimtais tons, kas ir normāls, pa virsmu mēs noteikti neko negribam likt viņam, bet pēc 4 mēnešiem šī situācija būtiski mainās. Pēc 4 mēnešiem bērniņam pārsvarā visi tie refleksi sāk dzist un parādās apzinātas kustības. Ja? Ja pirms tam viņš savilka pieci krūtiņus, vai ja viņam iedeva grablīti, viņš saķēra un plivināja, nevis tāpēc, ka viņam vajag patīk, bet tāpēc, ka viņam nostrādāja tveršanas refleksu, un viņš vienkārši neprot apzināt pats to roku atlaist. Tāpēc 4 mēneši viņš apzināti satver šo lietu un paskatās uz viņu un apzināti viņš spēja arī atlaist. Ja? Tāpat visas pārējās apzināti pavēlties, viņš visu jau sāk darīt daudz un apzināti. Un tas nozīmē, ka viņa muskultūra stiprinās. Tanī brīdī, kad viņš sāk vēlties uz abām pusēm, nozīmē, ka muguras augšdaļa ir nostiprinājusies, un mēs no lakata rokas viņam laižam laukā un ļaujam kustēties uz abām pusīm un liekties atpakaļ un darboties. Un mammas, kas šo te ierauga parasti nodarbībā, saka, tiešām tā drīkst, vai tad kaut nekas nenotiks un neizgāzīsies un kaut ko. Ne tikai drīkst, bet vajag. Jo, pirmkārt, neviens vesels bērns šādā sakritušā pozīcijā nesēdēs, nekad viņš neļaus, viņam arī vajag tās rokas lest. Otrām kārtām, arī atrodoties te lakatā un darbinot to ķermeni, augšdaļu, rotējot, viņš turpina stiprināt muskultūru. Nepavēlti speciālisti runā, ka šie te lakatā nesātie bērni ir daudz stingrāku muskultūru, daudz stingrāk notur muguriņas, daudz izveicīgāk. Lakatā nesāta bērni, jūs paņemat topā, viņš pats tiekās. Bērni, kas netiek nesāts lakatā, paņemat topā, viņš izstiep kājas, atliek galvu un jūs ar abām rokām tur parasti nevarat noturēt. Ja? Tur pavisam savādāk tā muskultūra ir attīstījusies un nostiprinājusies. Tas tā, ar mazu atkāpīti. Jā. Tātad slīdošais mezgls, tad, kad es gribu tik laukā, mēs vienkārši pavalkam un ņemam laukā. Ja man negribās ņemt laukā, un es zinu, ka man tas mezgls vairs nebūs vajadzīgs, ko trīņš, piemēram, tad mēs viņu vispār līdz galam atveram. Izvelkam laukā. Pavisam. Ja?
tēriņš atbrīvot. Tas pēc vajadzības, kā nu kuram grib. Nu, lūk, bet pati brīnišķīgākā lieta man ar šo te lakatu šķiet tāda, ka mēs no viņa spējam izveidot riņķu slingu. Tad, kad es savu bērniņu nesāju, tad es šo nezināju. Es tā kā zināju vienu veidu, kur var garajā lakatā ielikt šos riņķus, bet es kaut kā nekad nebiju aizdomājusies, ka to varētu arī izdarīt īsajā lakatā. Un garajā lakatā man tas likās ļoti neērti, jo tad tas lakats sanāk dubultā, un dubultā tur jāpielāk, kas ir kā sarežģīto situāciju. Bet tad, kad es ieraudzīju man vienu kolēģi no Vācijas parādīju šo te veidu, es pilnībā sajūtu. Jo tas nozīmē, ka tad, kad man īpašumā ir šāds rebozā lakats, es ne tikai varu smuki īso slingu veidot ar dažādiem mazgiem, bet es jau varu izveidot arī riņķu slingu. Man pat neko šūt nevajag, man nevajag atsevišķi riņķu slingu. Ja? Ilze. Tikko aizmiglis gurni. Tu paralēli sēji kopā ar mani, tad nu gan, tad arī tas video kaut ko palīdz klausīt. Es domāju, ka ir ļoti grūti saredzēt un saprast. Forši. Jā, jo tiešām šādi nu, 5 mēnešnieku, nu, viņi tiešām vairāk uz gurni vajadzētu nesāt, jo tad viņš vairāk redz un vairāk tā rotācijas amplitūde. Tas vienkārši, nu, tas ir atbilstoši tam bērna vecuma posmu, jo tā nēsāšana, viņa, nu, ļoti visbūtiskākā, svaršākā, tad, kad mēs respektējam to vecuma posmu, ja līdz 4 mēnešiem tie ciešie veidi, un tad kaut kas brīvāks, kas respektē viņa ķermeņa attīstību, kas seko līdzi viņa ķermeņa attīstībai, tad arī nevajadzētu rasties nevienam speciālistam nekādiem iebildumiem, ka tur pārāk ierobežotas kustības vai vēl kaut kas tieši otrādāk. Mēs arī nēsājot viņu nēsājam simetriski un atļaujam brīvi kustēties viņu. Ja? Uz rokām, diemžēl, mēs viņu nonēsāt simetriski nevaram, jo viņi ir pārāk lieli un smagi. Tas ir diezgan grūti izdarām. Tā vēl kāds jautājums? Nu jā, uz rokām šķiet, tā arī ir. Labi, ķersimies tad tam veidam klāt, kas mums ir ar riņķiem. Tātad, ja jums ir džembazovs, jums vajag nopirkt tikai šādus te 2 alumīnija riņķus. Pēc mammu ierosinājuma es manas slingu salonā arī šādus esmu atvedusi, un tad viņi pie mums ir arī atrodami tagad. Un šādi tad 2 riņķu zīmes ir, tad jūs no šāda rebazo varat izveidot riņķu slingu. Es no galvas tagad neatceros par tiem centimetriem, bet mājaslapā ir uzrakstīti tie centimetri, bet ja viņus sūta no tiem, kas ir mājaslapa Amerikā, kas ir nu, vislabāko slingu riņķu ražotājs Slingrings.com, tad tas ir L izmērs. Viņš vislabāk palīdz. Ja jums tā būtu kaut kāda zīda šaulīte, tad tas varētu būt kaut kāds mazais izmērs, bet šādiem stingriem audumiem tam ir jābūt L izmēram. Es neatceros, beidos sanot vienkārši. Tur ir iekšējais diametrs un ārējais diametrs. Mājaslapā ir tas diametrs uzrakstīts. Nu tā, kā mēs to darām? Tātad, man ir riņķi, un man ir viens lakata gals. Šo lakata galu es izvelku cauri. Šādi. Šis te, kas mums te jau ir izvelksies cauri, šis būs tas, ar ko mēs pievilksim, visu regulēsim, viņš uz ārpusi nāks. Ja? Tātad šādi te viens gals izvilksies cauri. Un mums ir kreisā pusīte, kas mums vēl nesajāk. Ja mums tātad ir viena labā, otra kreisā puse, veidojot šo riņķu slingu, mēs darām tā, kad labā puse paliek iekšpusē,
jo pēc tam mēs viņu izgriezīsim laukā, un mums tā labā puse ies uz ārpusi. Tātad visu laiku sakam, tā labā puse paliek uz iekšpus, un visu laiku no ārpuses pie kreisā. Ja? Tātad izvilkām šo te vienu galu cauri riņķiem, riņķi man vēl joprojām stāv, un ņemam otru galu, kas te apakšā, ja? Tātad pārlaps atkal, kaltīties, redziet pārlapu, un re, kur man ir tas otrs gals, un to pa virsu šim atkal izrakstāt. Iznākam man uz vienu pusi, tagad šeit, redziet, rekuras vienu izvilku cauri, jā, viņš te paliek, un no pretējās puses šādi nākam izvilku otru. Šis savukārt būs tas, kas mums paliks uz pleca pa dubultdarbā. Bet es vienmēr šī parasti pārlasu šādi kaltīties visu. Vienmēr. Viņš vienmērīgāk izvērtīsies, tiem viss sadalīsies, būs daudz visu vieglāk pievilkt, sakārtot, vienmēr nekad tur nevajadzētu nekam būt sagriezt. Nevajag tā, lai tur būs kaut kas sagriezts. Ja? Un tagad tā kā mēs parasti daram riņķus vienos, augšējais riņķis paņem uz atpakaļ, apakšējais uz ārpusi. Un šo galu liekam pāri virsējam un valkam cauri apakšējam. Ja? Re, kur mēs izvilkām. Un atkal izvelkam šo te čupiņu cauri un pārlasam visu. Tas atvieglos visu procesu. Skatāmies, lai te viss smuki ievelkās. Ja, mums ir izveidojies šeit pašā. Vienu galu mēs esam ievilkuši kā riņķu slīgā. Tagad daram tā. Redziet, šāda mums tad esam. Viens gals ir ievilkts, otrs rekurā nav ievilkts. Griežam uz pusi. Tagad mums sanāk, ka rekur viens gals ir ievilkts, otrs šeit brīvi karājās. Un tagad šo galinu šo galiņu mēs atkal tāpat kā iepriekšējo mūsu mēs pārvalkam pāri pirmajam. Ja? Tā mēģināšu pagriezt tā, lai jūs redzat. Redzat, atkal augšējais riņķis ir tā kā pavirzījies uz iekšu, apakšējais izbīdās laukā. Pāri augšējam un cauri tam apakšējam. Kā riņķu slingā to parasti arī dara. Redzam? Re, kur viņš mums šeit. Valkās cauri. Un atkal atrodam maliņas un izbīdam cauri. Tātad šādi te. Re, kas man pati sagriež uz otru pusi. Tātad izbīdam cauri un pārvesam, lai katra maliņa ir savā pusē. Tikai tad viņš perfekti pievilksies. Tikko mums tur nav perfekti pievilcies, tā tas viss daudz grūtāk valkās. Rekāt viņš skaisti riņķuslīgam. Parasti riņķuslīgam aptuvenais izmērs no pleca līdz gurna kaujām. Jo tad viņš nav neko lielu. Mums ir izveidojis skaisti riņķuslīgam. Piedevām vēl, kas nav parastajiem sašūtajiem riņķiem. Mums ir divi auduļi. Redzat, viens, kas nāk no virsu un te vēl apakšā mums ir auduļi. Tas nozīmē, ka uz tā pleca man būs dubults darbā. Un atkal es lieku pāri vienai rokai un pāri vai vienai vienīgajai galvā. Un kabatiņā ir, kurā es likšu iekšā. Man te prasmēs drusku ciešā. Savilkam līdz ar to arī pāri visu. Šādi ir. Tātad, ko mēs daram ar riņķu slingu? Riņķu slingā tātad mēs arī liekam jaundzimušo un liekam bērnu pēc 4 mēnešus gurnu. Jaundzimušo es neliktu tādā pozīcijā uz pleca, kā es liku slīdošajā mezglā, jo
tie riņķi, viņi veido straujāku virzību uz augšu, viņi stingrāk pievelk tomēr to vienu kāju. Tikai tajā slīdošajā mazgā viņš plaši sanāk. Kaut gan ir, kas YouTube arī rāda šos uz pleca, bet es to laikam tā nedarītu, jo tomēr tas riņķis ir riņķis, un viņš daudz strāk, bieži vien viņš ir ļoti tuvu tam bērniņam arī, un tas riņķis var nebūt ērts, ja tur ir tā rociņa, kas paslīdās tur iekšā. Tad jāņem šo, es liktu šeit iekšā tikai un vienīgi šūpulīša pozīciju. Atkal, tā nekad nebūs pozīcija ilgstošai nēsāšanai, tā būs pozīcija tikai un vienīgi pa mājām mazliet pamierināt, vai no mašīnas fiks ieskriet pēc 4-gadīgā dēla dārziņā, vai pa māju pabarot. Ja? Atšķirībā no tās līdošā mezgla, te viss tas brīvais iet nevis uz aizmuguri, bet uz priekšu, uz riņķu pusi. Ja? Pareiza šūpulīša pozīcija ir vēderiņš pret vēderiņu, rociņas sacentrētas, kājiņas ieliektas, galva pareizā balstīt, kruts augstumā. Un ar riņķiem mēs tātad velkam. Kas ir liela kļūda? Audums redzat nāk no šejienes. Un bieži, ko māmas dara, paņem šo vāku lejā. Tas sanāk lauziņš. Redzat, es gribu pievilkt šo audumu, bet velku lejā. Un vajadzētu vilkt tenī pašā virzienā, no kuriem tas audums nāk, un viņš nāk no bērniņa galvuma. Un tad viņš te rekur brīnišķīgi pienāk. Ņemam pa centimetru, ejam uz priekšu un velkam. Nekad ar varu neko nevelkam, ja man te kaut kas nevelkās, ņemu nākamā. Jo tas nozīmē, ka paltītes riņķos ir savilkušās, tālāk nekustās, aizēj līdz galam, un tad nākot. Redzam, tam vajadzētu izskatīties šādi. Noteikti riņķu slīgā nekad atkal nav iekšā galva. Šim te vienmēr jānotur galviņa, bet pakausītim vienmēr jābūt pārāk. Vienmēr. Viņa nedrīkst būt atkal kaut priekšā un īstās. Ja? Ja man vajag pabarot, tas atkal vajag pabrīvot un pasludināt zemāk pie kruts un nepabarot. Ja? Un, protams, 4 mēnešniekus mēs te liekam uz gūriņu. Jā, un atkal es, protams, kad šādas te dzīvi bērnu no guļas pozīcijas uzreiz nedīdīts, viņam plaukām tāds nakts, bet tas tā, lai mums ātrāk, jā, mēs neizgudrojam Ameriku atkal no sākuma, jo mēs jau redzējām tādu gūriņu bērnu. Ja? Vienmēr šo starpenību ar iebildi un atkal pievilkšanu. Un ar lielu bērnu vispār stiepati ar šādiem iešūpojieniem un palēkšanām ļoti var palīdzēt. Riņķim jābūt atslēgas kaula rajonā. Ja? Tāpēc, pirms liekat bērnu, viņu var nolikt augstākus plecs, jo velkot viņš paslīd tomēr lejā. Lielo krūšu īpašniecēm viņš noteikti stiebīs. Ja? Tāpēc viņu var daudz zemāk. Šādi. Brīnišķīgi. Un man no Rebazā ir izveidojies vēl viens riņķis. Ja man tagad bērniņu vajag ārā, es viņu paceļu, atbrīvoju un izskatu bērniņu. Man var palikt šis riņķu slings šādi pa salikt. Tad viņš noderēs nākamajā reizē, tikai nākamajā reizē, kad es likšu. Es atkal pārlasīšu šīs te paltītes, ja? Es viņus jau par puķīti, pārlasīšu puķīti, izveidīšu puķīti, lai katra maliņa ir savā pusītē. Un es atkal varēšu iet. Bet, ja es to negribu, es vienkārši velku visu laukā, un man būs atkal Rebazo. Un es viņā varēšu palūkt, vai vīrs man ir šūpiņu, vai uztiek slīdošo vai plakano mezglu un lielo bērnu uzlikt uz pleca savādākā veidā. Ja? Tā kā ļoti daudz veidu, ko mēs varam darīt ar šo Rebazo lakatu, un tas man ļoti sajūsmina. Un tad, kad man kādreiz prasīja nodarbībās, kurš ir labāks riņķu slings vai Rebazo, tad es parasti teicu, vienam kleita, otram meitene, tas kā kuram, vienam tas patīk, otram tas patīk. Es zināju, ka man pašai patīk labāk šāds īsā slinga veids, bet tagad man ir pamatojums, ka man viņš patīk tāpēc, ka es ar viņu varu izdarīt daudz vairāk.
No riņķu slinka man sanāk tikai riņķu slinks. No šāda īsā slinka man sanāk viss kaut kas, un es varu darboties visādi ar viņu. Tā, es ceru, ka es atradīšu to lodziņu, ko tu nolaidu zemē. Un uzlikšu jums video. Jūs tikmēr varat sagatavot jautājumus man. Viss bija labi redzams? Interesanti tā strādāt, kad uzreiz atbildes. Jā, bija. Par izšķirtspēju tur noteikti ir lielā mērā arī varētu būt viens arī manā pusē kamera lielāka un arī jūsu pusē tas noteikti atkrīt. Bet, nu, kā jau mēs arī teicām, kad ja tiem webināriem būs liels pieprasījums un cilvēkiem tas tā kā liksies ok, tad, protams, kad arī domās par tehniku būs ko labāku, bet pagaidām tas ir vairāk tā sasniegt mammas, kas nedzīvo Rīgā, un tad mēs iztiekam ar to tehniku, kas mums ir. Un man baigi gribās atrast prezentācijas logu. Ir, un es viņu arī atradu, renāšu nemestīt Londā. Tā kārtēsim tagad tā, lai jūs arī mani. Bet es jums vairs neko nerādīšu, tā kā jūs mani varat arī neredzēt. Un es ielikšu to video, kur solīju, kur ir tas mezgliņš. Skatāmies, es viņu arī drusciņu patīšu uz priekšu. Kas tur būs ļoti interesanti, tur to slīdošo mezglu var izveidot vēl no otras puses. Jā, es viņu jums neradu. Es domāju, ka pietika arī šiem mezgliem, bet es aizsūtīšu meitenei uz manas linku, lai viņa šo video rolīti jums noteikti nosūta visām uz e-pastu, un tad jūs varēsiet sekot un mājās mēģināt arī no otras puses to slīdošo mezglu. Tad varbūt, ka kādam tas labāk patiks. Nu, skatām. Vamos a ver cómo hacer un nudo ya hecha para poner al bebé. Ya que lo tenemos doblado, con la abertura hacia arriba vamos a hacer el nudo corredizo estándar. Es aquel donde... Es nelocītu tā kā viņa loka, es tam pamatojumu neredzu, bet ļoti bieži jūs atradīsiet, ka šāda tā loka. Es neredzu tam īsti pamatojumu, jo mums viņš nav jāiebāž kaut kādā šūpulītī, mums viņš ir jāpiekļauj savam ķermenim. De este lienzo queda fijo y el nudo se hace con el otro extremo para que este pueda subir y bajar, ¿ok? Entonces necesitamos menos tela de este lado y más tela de este otro. Lo vamos a acomodar más o menos a esta altura, que haya espacio para poner al bebé y vamos a hacer el nudo en sí. Pasamos por encima, como si fuéramos a hacer el nudo, pero este lazo lo vamos a pasar aquí, luego por acá y luego por aquí. Y nos queda así. Queda un lazo, el otro lazo, anudamos, apretamos el nudo, entonces este queda fijo y este sube y baja. ¿Me vieron? Para poner al bebé, abro la bolsita. Si es un bebé chiquitito puede llevar las piernitas por dentro, pero en posición de ranita. Toda esta tela que nos sobra, lo que vamos a hacer es estirarla y la vamos a jalar
hacia este lado. De este lado, mejor, a ver. Ahí está. Y toda esta tela nosotros la vamos a ajustar con este extremo. Es tan fácil como ubicar los extremos. Aquí tengo los dos extremos. Este extremo es el de arriba. Este extremo es el de las piernitas. Ahí está. Ahora vamos a ver el nudo corredizo inverso, de argollas. Entonces, en el anterior este quedaba rígido y con este hacíamos el nudo. Ahora va a ser al revés. Este va a quedar rígido y con este vamos a hacer el nudo. Y vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a pasar el extremo por aquí. Lo llevamos por acá. Lo pasamos aquí. Y lo metemos acá. Nos queda como el anterior, los dos lazos, el nudo, y entonces tenemos que esta parte se va a ajustar aquí, como si fuera un cargador de argollas. Redz, viņš ir no otras puses, un tas nozīmē, ka viņš nevis iet tas brīvais tā kā uz aizmuguri, un tad viņš te pievelkās, bet viņš nāk uz priekšu tā kā riņķus līgam un pievelkās šeit. Pie šūpulīša pozīcijas šis varētu būt labāks, ka viņš pievelkās uz priekšu, ērtāk to var izdarīt. Bet tas atkal ir ļoti, ļoti individuāli. Vienam tā patiks, otram tā patiks. Ja? Tā kā šo te var pamēģināt. Respektīvi šo video es palūkšu meitenei, lai aizsūtu visām, kas bija pieteikums atsūtījušas uz šo webināru. Tad tas jums bonusiņā būs un jūs varēsiet skatīties un neaizmirsīs, jo šī sieviete tur arī, kaut arī nesaprotam, ko viņa runā, bet tā tehnika, kā viņa parāda, tiešām ir perfekta. Nevienu tādu video neatradu, tik perfekti parādot. Nu, lūk, tā meitenes jautājumu nav. Ja kādam šo te visu dzīvē gribās redzēt, tad iekš 2 nedēļas būs mums arī šāds dzīvējā, tur mēs arī praktiski šūpināsimies, būs Līga Giniborga kopā ar mani, un tad viņa parādīs tās visas lietas, ko no dūļu puses ar rebezo dara praktiski, un tad mēs arī praktiski šeit arī parādīsim to pašu, ko mēs te redzējām. Bet es domāju, tādām ļoti izveicīgām mammām pilnīgi ar šo te visu pietiek. Ja jūs neesat Rīgā, tad jums braukt pilnīgi noteikti nekur negribās. Un, ja jums jautājumi nebūs, tad es no jums varētu atvadīties ar vienu citu video, tādu smieklīgu tēmu, un tad es novēlu, lai jums tas viss izdotos tik perfekti, ka jūs varētu Wow! Ay, digan algo. ¡Vuelta, vuelta! ¡Ole, ole! ¡Ole, tía! ¡Ale, guapa! ¡Guapa! Eso es muchísimo. ¡Guapísima! ¡Venga, Juanillo! No, mira, Juanito, no. Pues es que si creció en la barriga con esto, ¿tú crees que no le gusta? ¡Qué hermoso! Eso es una falda. ¡Bravo! Nu tā, kad jums šitā izdodās, tad varat uzraut arī kādu deju. Līga man tur kaut ko raksta visot. Līgu gaida tavu jautājumu. Tātad jautājums, kas vēl meitenēm ir droši varat man uzrakstīt. Es kādu brītiņu vēl palasīšu, paskatīšos viņus, bet kopumā mēs esam visu apskatījuši. Nu, ko mēs 1,5 stundā varējām apskatīt vairāk jau tīri no nēsāšanas viedokļa. Bet, kā jau es teicu, praksē arī šeit būs iespēja
visu apskatīt, bet mēģina trenējieties, atcerieties, ka nekad nesanāk nekas uzreiz, ar dažiem izņēmumiem, kam tie aizmirst tikko. Ja, bet tā nenotiek, diemžēl, visiem. Citreiz kaut kas sākumā nesanāk, un tad vajag vēlreiz patrenēties, un pamazām tās lietas aiziet, tikai un vienīgi trenējoties. Nekā savādāk tas arī nenotiek. Un tad, lai jums ļoti, ļoti labi izdodās. Nu, Līga, kur ir tavs jautājums? Līga gari raksta. Ja kāda meitene, kas tā kā nebija pieteikusies caur mums, arī grib to video, tad vajag aizsūtīt uz info@manislingi, vai arī viņai aizsūtīt to video linku. Tad aizsūtīs arī pārējiem. Ir respektīvi. Tā. Saņemt, par citiem webināriem uz e-pastu. Jā, mums ir nomainījusies Antriņa, mums aizgāja bērnu kopšanas atvaļinājumā, līdz ar to jaunās meitenes vēl nav iemācījušās sistemātiski jaunumu e-pastus sūtīt. To mums daudzas meitenes saka. Webināra titulu bildē bērniņš ir uz muguras. Tas visticamāk arī ir kaut kādi 2,70, 2,50, bet uz tās muguras jūs liksiet tādu tuvu gadam bērniņu. Ja? Neiedomājieties, ka tur 4-5 mēneši un varēsim tā kā likt uz muguras. Tādu tuvā gadam var droši likt, un tas pats garums noteikti sanāks. Ja? Ar 2,70, 2,80 garumu. Tādas komplikācijas cilvēks kā es var pat vienkāršo tādu mugursomas veidu uz muguras uzsiet. Tā kā ar to rebezo vēl uz muguras var smuki uzsiet, ko es neparādīju, bet to, diemžēl, ekrānā jūs noteikti nebūtu saskatījuši, kā es uz muguras liktu. Jā, Dita, paldies, ka tu pievienojies. Ilzen, par tiem 7 mēnešiem tā, ja tas bērns katru dienu tā kā ir uz slingā, viņš tiek nēsāts, tas nozīmē, ka viņš sadarbosies, viņš zinās, ko nozīmē slings, bet ja viņš, teiksim, kādus 2 mēnešus tagad nav nēsāts un jūs uz pavasaru tagad gribat sākt un uzreiz liksiet uz muguras, tas varētu neizdoties tik labi. Ja, tad varētu drusciņi tā kā patrenēties uz gūrna priekšā un tad tikai uz tās muguras likt. Bet varbūt arī, ka jums izdosies. Ja, vajag visu mēģināt, jo katrs bērniņš ir savādāk un katra mammīte ir savādāk un tas stresa moments arī katrai mammai ir savādāks. Tā kā tur ir jāskatās un jāmēģina. Tā. Kā vairs neviens neraksta? Evija vēl kaut ko raksta. Labi, gaidu. Paldies. Labi, tad paldies jums arī, ka pievienojāties. Mēs reizi mēnesī mēģināsim kaut kādus bezmaksas webinārus taisīt, šādus te īsus, kur man to laiku daudz nevajag ieguldīt. Un ik pa brīdim kaut kādus jaunumus, tā kā, to, ko mēs varam uz ekrāna parādīt, mēs arī mēģināsim rādīt. Bet ir arī, katru mēnesi skatīties ļoti daudz visādi webināri mums notiekās. Bet, cerams arī, ka jaunās meitenes iemācīsies visiem jaunumus uz ekrāna. Labi, meitenes, paldies, tā, lai jums viss izdodās. Ja kāds jautājums, droši man var rakstīt uz e-pastu, evita@manislingi, vai arī piezvanāt man to, jūs manislingi mājaslapiņā noteikti atradīsiet. Viss. Čau, slēdzu laukā.